varētu parunāt drusciņi pa dzīvniekiem. Ne tikai 30 gadus, no 81. gada es esmu mednieks un mežinieks, un dzīvnieki man mīļi un labi un forši. Un visi labi. Nav jau tik traki, kā šobrīd runā. 88. 87. gada briežu daudzums, teiksim, mūsu pusē bija stipri tuvu tāds pats kā šobrīd. Nu, var būt, ka šobrīd uzliktas vēl pa gramu vairāk. Es atceros, kolhoza laikā pie biešu un kartupeļu šitām kapšiem gāja, jā, tur tāpat pa 100-150 briežiem bija. Ne, tur tos ragus, viss tur tāpat jau bija. Bet tad uznāca pārmaiņu laiki, tad bija daudz visādi vērķi, bija visiem tam, kas nebija, ne, tajā laikā. Un 3 gadu laikā brieži praktiski beidzās. Ne tikai bija maz, bet gandrīz beidzās, jāsaka pat. Kaut kādā 94. 5. gadā tur bija tā, ka ne jau februārī ir jāšau brieži vai cūks, un dzinējvedības jātaisa februārī. Tas atkal nav, tas ir 2. grāvs. Kāpēc nevar mednieks medīt intensīvi tad, kad normāli medī, kad jāmedī? Nevis tad, kad tūlīt dzims mazie. Tūlīt viss notiek. 10. februārī vēl ies ar dzinēju medībām, ar lieliem suņiem. Sivēni piedzimuši, viss piedzimuši, kā? Nav normāli, tas nav normāli. Tā kā jāsamazina dzīvnieki ir, skaidrs. Pagājušo gadu 90 hektārus pārsēju rapsi, bet pagājušajā gadu bija tā. Mitrums nenormāls, brieži daudzums nenormāls, un kaut kādas 3-4 dienas bija mīnus 14-18 grādu mīnusā. Viss beidzās, viss lauki beidzās kaut kā. Sniega nebija, vai viņš bija, tur bija noēsts, visādi tur bija, bet Pliksāli bija 3-4 dienas, 15 grādu mīnusā. Un līdz ar to beidzās. Tā man bija tāda pārdoma bija par tiem mīļiem briežiem. Tā kā reāli tā, kad dabīgi, ka ir dzīvnieki, meža dzīvnieki ir pa daudz. Viņus jāregulē. Tad ne jau tādām metodēm, ka tagad februārī ir jāšauj mammas. Ne, tā ne. Tas nav pareizi.